kafiju no mājām paņemt. Jauna diena, esam atbraukuši uz Golubats cietoksni un, kā redzam šajā sarakstā, tad ir vairākas iespējas iegādāties biļetes, lai dažādos līmeņos izstaigātu šo cietoksni. Diemžēl visi cietoks mums šodien nesanāks redzēt, jo nedēļas nogalēs viss ir atvērts, bet divas daļas mums esot iespēja apskatīt ležam. Interesanti, ka vēl līdz pat 2014. gadam cauri šim cietoksnim gāja ceļš. Tad šeit varēja izbraukt ar mašīnu, arī šeit cauri. Bet 2014. sākās atjaunošanas darbi ar Eiropas Savienības atbalstu un ceļu aizslēdza un izveidoja tuneli apkārt cietoksnim. Tā kā, jā. Un te jūs varat redzēt taku, kas ved augšā, jāturās pie ķēdēm. Doties turp var tikai otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, tā vismaz rakstīts, jāpiemaksā apmēram 10 eiro, lai kāptu, un tad var tikt vēl divos torņos, bet tikai kopā ar gidu. Kūciņa un divas kafijas kopā apmēram 7 eiro. Nav tik slikti turistīgai vietai ar skatu. Pēc pils apskates kafiju arī esam izdzēruši. Kūku, ņem, apēdām un tagad jāiet izstaigāt, redzēs, cik slinki būsim. 4 km taka, aptuveni, vai 7 vienā virzienā. Nu, tu redzēsim. Un šī ir pamācība, kā pareizi krist, lai neizskatītos tīzli. Golubats cietoksnis noteikti ir tas turistīgākais, vislabāk atjaunotais, skaistākais un arī visdārgākais. Ir jau skaisti uz šo visu skatīties, bet nu ir brīdis, kad gribas doties tālāk, bet saprotot to, ka Elisa saka, nē, pasēžam vēl vajag vairākas bildes. Kā tu redzi, Elisa jau pozē un palielam es tagad bremzēju visu situāciju stāstot šo visu, un īstenībā man vajadzētu turēt telefonu vertikāli un fočēt.
Šeit ir virtuves zona. Mums pat ir mūzijas kafijas automāts un kafija. Šeit ir neliela vānas istaba, bet ļoti moderna, pasties kāds spogulis. Un šeit ir mukuļam istaba. Ļoti svaigs istaba. 38 eiro naktī. Kas ir ļoti interesanti šajā valstī, jau otro reizi saskaramies ar tādu sajūtu, ka cilvēki ļoti uzticās tev. Vakardien iečakojoties viesnīcā, dzīvoklī, mums bija atstāts atslēdziņas keyboxā, kas nebija neaizslēgts nekā, durvis varēja brīvi atslēgt jebkurš. Naudiņa bija atstāja uz galda, kas arī bija vēsta par uzticību. Un šeit mums teica, ka rītdien mēs vienkārši atstājam atslēdziņu šeit un durvis atstājam vaļā, kad čekojamies ārā. Droši valsts! Ja tu esi Serbijā, lūdzu pagaršo šo, es neko tik garšīgi sen nebija ēdusi. Es pat nezinu, kas tas ir, bet tas ir tik garšīgi. Kā parasti, ja limonāde, tad tā ir citronu sula nedaudz ar ūdeni un klāta cukurs jāpieber pašam. Ēdīsim atkal. Šeit kungiem mīļākais hobijs ir makšķerēšana. Ļoti daudz viņi ir upes krastos, un man ir aizdomas, ka restorānā ēstā zivtiņa arī tika piegādāta ar privātu auto, pat taisno no, tā teikt, upes. Parasti ļoti ar kolām, fantām un tāda tipa dzērieniem neaizraujamies, bet nespējam pretoties zilai fantai šokāta. Varbūt Latvijā ir bijis tāds produkts, bet, kā jau minēju, neesam dzēruši, tad Elis ir gatava notestēt. Baigi lielā gāze neiznāk ārā. Viņam ir jaunāks partijas taču. Nezinu, gribat garšo lāmu. Ir labi. Man fanta parasti tā vispār negaršo, tāpēc šitais ir pat dzerams. Kaut gan es burbuļūdeņus nedzeru jau gadus 10. Cietoksnis bija apskatīts šodien, tā ka pie cietokšņa arī noieta. Baigi garšīgi pēsts vienā mazpilsētā, un tagad ir vēlme vēl uzkāpt 3 km augstumā. 3 km gara taka, 250 laikam metru augstumā virs jūras līmeņa, un ļoti smuku skatu redzēt starp klintīm, kā upe tek. Un Elisa steidz. Kāpēc tā steidzies? Negribu tumsā nākt vaļā. Mēs ejam un ejam, bet nezinām, cik ilgi vēl ir jāiet. Paliek tums. Kāpēc, vīrs? Ko tu dari jau? Vēl 800 metri jānoiet. Un arvien vairāk un vairāk sāk satumst. Sanāk septembra beigas ir, un Serbijā ap 6:30 jau ir diezgan tumša. Kāpēc mēs ejam lejā? Lai pēc tam iet atkal augšā.
Vai bija vērts? Jā. Tā ir tik skaisti. Kāpēc mēs neatbraucam ātrāk? Lai mums būtu saulrieši šeit? Jā, tikai saule jau sen ir norietējusi.